Sveiki, mīļie draugi! Šodien es vēlos ar jums padalīties pārdomās par skolotāju profesiju. Nesatraucieties. Es nemēģināšu uzskaitīt visu to, ko jūs jau zināt, visus faktus par to, cik viss ir slikti, bet ir viens aspekts, kuru tomēr es gribu uzsvērt un par kuru es gribu nedaudz parunāt, un tas ir skolotāju profesijas prestižs. Un atlīdzība, protams, bet, jūs jau paši zināt, cik ļoti zemu novērtēta ir šī profesija, cik viņa zemu kotējas, cik viņa nav prestiža un cik zemes, nepiedienīgi zema atlīdzība ir arī skolotājiem. Taču, jūs to visu zināt, bet ko es esmu konstatējis pēdējo mēnešu laikā, runājot ar ļoti daudziem cilvēkiem, no dažādām pasaules valstīm, tostarp no Eiropas, Rumānija, Bulgārija, Igaunija, Latvija, Spānija, Vācija, šīs ir valstis Eiropā, tostarp esmu runājis ar cilvēkiem no Brazīlijas, no Turcijas, no Pakistānas, Indijas un pat no Dienvidāfrikas. Un visi kā viens apgalvo, ka arī viņu valstīs, līdzīgi kā Latvijā, skolotāja profesija nav prestiža un saņem skolotāji par savu ļoti nozīmīgo darbu, saņem smieklīgi mazu atalgojumu. Tātad, ja valdībā visā pasaulē ir pilnīgi vienalga, kas notiek ar skolotājiem, viņiem nerūp šie cilvēki, tad mums šī situācija kaut kā pašiem ir jāmēģina atrisināt. Un Intelekta treneru asociācijai ir risinājums, jo viens no asociācijas virsmērķiem ir vairot skolotāju un pedagogu profesijas prestižu, un rūpēties par to, lai pedagogi saņemtu pienācīgu un pat ļoti labu atalgojumu. Ja arī tu jūties līdzīgi un vēlies kaut ko tiešām reāli darīt lietas labā, tad es tev aicinu kļūt par labi apmaksātu intelekta treneri. Un es, Mārīta Mundure, apņemos 9 dienu laikā tev iemācīt jaunu profesiju, kas būs profesija intelekta treneris, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā. Es palīdzēšu tev sākt vadīt intelekta treniņus pašam un apmācīšu tev tā, lai tu vari apmācīt arī citus cilvēkus, nemazāk kā 10 līdz 31. decembrim, nemazāk kā 10 cilvēkus darīt tieši to pašu, ko mēs jau visi darām. Tātad vadīt intelekta treniņus. Pievienojies visdraudzīgākajai, visekoloģiskākajai, visētiskākajai starptautiskajai organizācijai, kļūsti par intelekta treneri, un mēs kopīgi varam parūpēties par pedagoga profesijas prestiža paaugstināšanu. Esi viens no mums.